Vēlēšanās uzvarēja tātad partijas Smer 23%, principā ļoti nopietni uzvarot valdošo partiju. Pirmkārt, svarīgi to, ka tā ir pilnīgi cita politika. Tātad tas varētu būt tā, ka līdzīgi Orbanam Slovākija būs pret Eiropas Savienību, pret Eiropas komisiju, pret savā mērā pret Vāciju, pret Ukrainas tālāku atbalstu, tātad gan ieroču ziņā, gan finansiālajā ziņā. Bet Ukraiņi, manuprāt, izdarīja ārkārtīgi kļūdu. Viņi tagad pēkšņi padomāja, ka viņi var uzspiest uz poļiem. Poļi nav vācieši, un viņi ātri nolika Ukrainas vietā visu Ziļenski, visiem pārējiem. Sākās viss ar graudu tranzītu, un Polija vienkārši pateica, ka Ukraiņiem jābūt vismaz pateicīgiem, ka Polija bija viens no galvenajiem viņa atbalstītājiem. Polijā atrodas Žešuvas lidosta un dzelzceļa centrs, no kurienes praktiski visa palīdzība militārā un humanitārā nonāk Ukrainā. Vienkārši pilnīgi sev skaidri jāatbild, ka Ukrainas spēja pretoties ir atkarīga praktiski tikai no Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas valstu vēlmes viņiem palīdzēt. Un šī vēlme šobrīd mazinās dramatiski. Labdien, Raimond! Labdien, Arnold! Kārtējs starptautiskais notikums – vēlēšanas Slovākijā. Ko tu kā starptautiskais eksperts var teikt šajā sakarībā? Tu zini, jā, vēlēšanas burtiski nesen beidzās. Vēlēšanās uzvarēja tātad partija Smer 23%, principā ļoti nopietni uzvarot valdošo partiju iepriekšējā, kura saņēma tikai 70%, un attiecīgi šim partijas vadītājiem ir lielisks iespējas veidot jaunu koalīciju. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka visa priekšvēlēšana kampaņa balstījās uz to, ka Ukrainai no Slovākijas puses vairs nekāda finanšu līdzekļi netiks doti, arī bruņojums netiks dots. Un principā ļoti līdzīga politika, kāda ir arī, Polijas konservatīvai partijai Likums un kārtība un Ungārijas tātad vadītājam Viktoram Orbānam. Tātad pirmkārt svarīgi to, ka tā ir pilnīgi cita politika. Tātad tas varētu būt tā, ka līdzīgi Orbānam Slovākija būs pret Eiropas Savienību, pret Eiropas komisiju, pret savā mērā pret Vāciju, pret Ukrainas tālāku atbalstu, tātad gan ieroču ziņā, gan finansiālajā ziņā. Katrā gadījumā tas tikai pierāda to, ka Slovāku sabiedrībā ir atbalsts šādām lietām un atbalsts šādām idejām. Tātad, tas ir pirmkārt. Otrkārt, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka jau Polijā tulās arī tuvojas vēlēšanas, un arī pēc Polijas statistikas varētu būt, ka esošā partija saglabās savu varu. Jā, šī partija bija ļoti tāds nopietnas Ukrainas atbalstītājs, bet Ukraiņi, manuprāt, izdarīja ārkārtīgi kļūdu. Viņi tagad pēkšņi padomāja, ka viņi var uzspiest uz poļiem. Poļi nav vācieši, un viņi ātri nolika Ukrainas vietā visu Ziļenski, visiem pārējiem. Sākās viss ar graudu tranzītu, un Polija vienkārši pateica, ka Ukraiņiem jābūt vismaz pateicīgiem, ka Polija bija viens no galvenajiem viņa atbalstītājiem. Polijā atrodas Žešuvas lidosta un dzelzceļa centrs, no kurienes praktiski visa palīdzība militārā un humanitārā nonāk Ukrainā. Tā kā Polija, ņemot vērā Polijas teritoriju, milzīgs aktors Eiropā. Arī Polijā ir oktobrī tagad vēlēšanas. Un principā izskatās, ka arī šī partija paliks pie varas, jo šī partija vienmēr ir bijusi ļoti tādās skarbās attiecībās ar Eiropas Savienību, ar Eiropas komisiju, ar Vāciju, par konservatīvām vērtībām, pret LGBT, par ģimenes vērtībām, respektīvi šis moments. Ungārijā ir Orbāns. Tātad veidojās vesela tāda Austrum Eiropas valstu as, ļoti nopietna Polija, Slovākija, Ungārija. Tāda Čehija ir mazākā mērā, kurai būs šī politika pirmkārt konservatīva, otrkārt par tradicionālajām ģimenēm, treškārt, zinām mērā, par Ukrainu runājot ar tādu ierobežotu palīdzību. Iespējams pat vispār bez palīdzības, ko Viktors Orbāns Ungārijā ir teicis. Ja? Visā visumā tas ir, lai gan maza valsts, nedaudz lielāka par Latviju, bet svarīgi tas, ka tā ir tendence. Saprot, tā ir tendence, ka šāda veida spēki tātad vai nonāk atkal pie varas vai patur varu, jo tas, Arnold, nozīmē, ka elektorāts tā domā. Saprot? Un arī Polijā šī retorika pret Ukrainu ir arī zināmā mērā tāpēc, ka ir vēlēšanas un elektorāts arī grib stingrāku pozīciju pret Ukrainu.
Saprot? Un līdz ar to tas, politiķim ir, teiksim tā, viņam ir noteikti jāsaprot, ka viņi jau pa viņu balsos ne Ukraiņi, pa viņu balsos poļi, un pa viņu balsos Slovāki un Ungāri, nevis, teiksim, Ukraiņi. Un līdz ar to būs pārāk izpalīdzīgs citai valstī, tad iespējams tur ir pateiks, brausa tur ir dzīvo un strādā. Šeit, teiksim, mūsu interesi tāds, un tev jāizstāv mūsu interesi. Tā kā, manuprāt, tendence ir ļoti nopietna. Tendence ir tāda, ka liberālas demokrātijas spēki cieši viens sakau pēc otras, un, zināmā mērā, Ukrainas konflikts ir arī, tāds diezgan nopietns katalizators. Pēc cilvēki no šī kara noguruši, šie rezultāti vienkārši parāda, acīm redzamas lietas, Arnold. Tāpēc tas mums arī ir svarīgi zināt un redzēt, kā mainās pamazām šī politika, gan uz konservatīvo pusi, gan attiecīgi mainās politika attiecībā pret Ukrainu. Tā kā skatīsimies, kas notiks Polijā, bet visticamāk Polijā esošā partija, tātad likums un kārtība paturēs varu un praktiski arī turpinās savu šādu veidu politiku, kas ir tāda suverēna un nekādā brīdī necenšas izpatikt Vācijai vai Eiropas Savienībai, ko diemžēl dara Latvijas politiķi. Tāda ir situācija, Arnold. Jā, Raimond, kā tu domā? Tātad praktiski Ukrainai lielāko atbalstu sniedz Amerikas Savienotās valsts militāro atbalstu, bet būtībā arī Eiropas atbalsts ir būtisks, ja Amerika samazinās savu atbalstu. Kā nākotnē tas var ietekmēt situāciju Ukrainā un šo karu un kādu var būt rezultāti? Vai nevarētu būt tā, ja Ukrainai šis karš beidzās nelabvēlīgi, kā tas var ietekmēt mūsu Eiropas valsts, tā skaitā arī Polija, Slovākija un citas valsts, vai par to būtībā šīs valsts domā vai nedomā, vai kā tas nākotnē var izvērsties. Tā skaitā mūs ar tas skārs, ja karš beigsies nelabvēlīgi Ukrainai, tad Krievija gūs uzvaru, jā. Viņi kaut kā beigsies ar mieru pārunā vai kā, bet tad Ukraina nesņems vēlamos rezultātus, tad neatgūs visas savas okupētās teritorijas, ja notiksies šādas miera sarunas un tiks noslēgts kaut kāds miers vai pamieris. Un Krievija atgūsies, varēs atjaunot savu militāro potenciālu, ko viņai, Krievijas apjoms ir jau pierādījis no otrā pasaules kara, ka viņai ir spēja, teiksim, koncentrēt šīs spējas atjaunot militārās. Kā tas varētu ietekmēt, vai nevarētu būt kaut kāda drauda Baltijai un arī Eiropas valstīm? Protams, Arnold, protams, ka jā. Bet, redzi, pirmkārt, ir vairākas lietas. Pirmkārt, pilnīgi skaidrs, ka Ukraina ir 100% atkarīga no ārzemju finansiālā un militāra atbalsta. Un tagad iedomājas situācija, ka, teiksim, šī atbalsta nav. Cik ilgi viņi noturētos? Pateiksim, ka nav Starlinka, nav tātad šīs strateģiskās izlūkošanas, nav tanku, piegādes nav artilērijas, nav Haimars, nav viss pārējā. Cik ilgi viņi noturētos? Tāpēc ir vienkārši pilnīgi sev skaidri jāatbild, ka Ukrainas spēja pretoties ir atkarīga praktiski tikai no Amerikas Savienoto valstu un arī Eiropas valstu vēlmes viņiem palīdzēt. Un šī vēlme šobrīd mazinās dramatiski. Tas ir pirmais punkts. Jā. Pats svarīgākais, kas mazinās, tas ir ASV atbalsts. Es tikai ļoti īsi pieminēšu, ka vienmēr kaut kas notiek pirmo reizi Amerikas Savienotās valstīs. Pirmo reizi vēsturē, manuprāt, bija mēģinājums 1910. gadā, iedomājies, noņemt no amata pārstāvu palātas spīkeri. Un Amerikā tagad, burtiski pirms dažām dienām, pārstāvu palātas spīkeri McCarthy noņēma no amata. Pret viņu nobalsoja visi demokrāti un 6 republikāņi. Un kāpēc, kā tu domā, viņu noņēma? Tāpēc, ka ASV tuvojās tā saucamais shutdown, kad visas valsts budžets tiek apturēts 1. oktobrī, un strīds bija par to, ka republikāņi bija kategoriski pret ielikt jebkādu palīdzību Ukrainai pamat budžetā. Saprot? Jau, tik tālu aizgājām. Es saku, nekāda palīdzība Ukrainai pamat budžetā nebūs, vai arī budžets netiks pieņemts, un visa valsts pārvalde tā tad apstāsies. Jā, tas ir punkts 1. Punkts 2. Viņi vienojās par 45 dienu budžetu, un pēc tam atsevišķi kaut kādu likumu palīdzētu Ukrainai. Republikāņi to uztvēra kā nodevību,
kā nodevību. Makartī, kas ir republikāņu izvirzīts spīkers, ka viņam nebija tiesība nekādas šādas darījumus slēgt ar Baidena administrāciju un demokrātiem. Un rezultātā pirmoreiz vēsturē cilvēks ir atcelts no amata. Iedomājies, teiksim, nav bijuši tādi precedenti. Vienkārši paņēma un atcēla tieši Ukrainas jautājumu dēļ, un principā Pentagonam ir palikuši daži miljardi, ko vispār dot Ukrainai. Pats saprotu, ka dažiem miljardiem neko vairs par palīdzēt īpaši nevar. Ja? Tātad tu redzi, kādas ir peripētīs arī tur. Tur ir principā tagad ir hauss, pārstāvu palātē nav spīkera, budžets nav pieņemts, ir pieņemts budžets uz 45 dienām. Ukrainas jautājums viens no galvenajiem, kāpēc šis budžets nav pieņemts. Ja ASV un, teiksim, Trumpam ir ļoti labas iespējas kļūt par prezidentu, tu pats redzi, uz kurien tas viss virzās. Un tā galvenā lieta ir, ja ASV pārtrauks vai dramatiski samazinās palīdzību, kā tu domā, Spānija, Itālija, Francija, Grieķija, viņi skatīsies, ka, teiksim, ASV ir samazinājuši, viņi arī samazinās. Un kas tad paliks pāri? Lūk, tā kā tā situācija ir pietiekami dramatiska un, jā, mēs nevaram izslēgt nekādus. Es domāju, ka mēs noteikti uztaisīsim no tevi atsevišķu raidījumu par šo lietu, jo tā ir ārkārtīgi svarīgi, kā tu redzi, kā tas viss ir jau samainījies. Ja? Un, protams, kā te var būt jebkādi varianti. Jo šobrīd, teikšu godīgi, neviens arī rietumos, cik es esmu lasījis, netic, ka Ukraina varētu vēl šo pretuzbrukumu turpināt, jo tūlīt sāksies viss šie Lietuvas sezonas stepē, un principā arī pat bruņu tehnikai būs ļoti grūti tur manevrēt un kaut ko darīt. Un principā ir situācija tāda, ka ir vai nu jāslēdz kaut kāds pamiers, vai nu attiecīgi Ukrainai, viņi netic, ka Ukrainai būtu iespēja veikt šos te pretuzbrukumus, atgūt Krīmu, atgūt savas teritorijas 91. gada robežās. Ja? Bet kā tu saproti, ja samazināsies šī palīdzība, es vēlreiz atkārtoju, 100% Ukraina atkarīga ne tikai no militārās palīdzības, bet ASV, Eiropas Savienība arī dod naudu, lai vispār uzturētu funkcijas, lai algas izmaksātu cilvēkiem, lai uzturētu, teiksim, valsts funkcijas. Tā kā iedomājies, ja, teiksim, tas viss nebūs. Tātad situācija paliek skarbāka, un es domāju, Arnold, mēs pirms kāda laika, tad, kad sāksies jau kārtīgs rudens, ka mēs redzēsim, kāda tad ir gala rezultāti tai Ukraiņu, teiksim, ofensīvai, kurai šobrīd nav praktiski nekāda rezultāta. Mēs noteikti uztaisīsim vēl vienu raidījumu, jo tā ir ļoti svarīga tēma. Skaidrs, Raimond, liels paldies tev! Paldies! Visu labu! Visu labu!